Andrijas Niedra Līduma dūmos. Romāns Pagātnes liecinieks. Lass Aleksandrs Kūlainis. 7. nodaļa. Lieldiena jau bija pagājusi, ceļš gandrīz vispār bija pasaules, tikai zemākās vietās vēl bija manāmas pēķas no aprīļa lietus. 2 dienas priekš Jurģiem vecais Strautmanis iebrauca mācītē mūžā un uzmeklēja savu dēlu. Kandidāts gluži nobijās, ieraudīdams tēvu. Viņa citkārt spirtās acis bija izdisušas un dziļi iekritušas, dzeltenie, sarukušie vaigi, velti sliepās aiz nekoptās, baltās bārzdas, bet augums bija sarāvies, plecos izdilis, krūtīm šaurām topot, svārki vaļīgi karājās uz šā senāk pilnīgā stāva, un no spēcīgās balvas bija atlikusies tikai itin kā čukstēšana. Dēls piedāvāja viņam krēslu. Tēvs palika stāvot, pātagu rokā turēdams un teica īsi: ģērbies, brauc man līdzi uz māju. Strautmanis nebija pie saviem bijis nu jau vairākus mēnešus, taisno no tā laika, kad tēvs taisījās braukt uz pilsētu pie tiesas Zandena prasību dēļ. Grūti bija sirdī mājās, viss tik drūms, visur mēmi pārmetumi. Viņi iesēdās ratos, zidiņš nosprauslājās un sāka tecēt, abi braucēji nerunāja gandrīz ne vārda. Mājās pārbraucis vecais Strautmanis piesēja zirgu pie staba, nometa pātagu rīs priekšā un teica uz dēlu: nāc līdzi. Tad viņš sāka soļot uz meža pusi. Istabas durvīs parādījās pati Strautmaņa māte, paskatījās nesaprašanā uz abiem aizgājējiem, noslaucīja acis ar priekšautu un iegāja atpakaļ. Netālu no mājas tēvs atskatījās un apgriezās. Apskaties uz tās mājas, viņš teica. Dēls pārlaida acis pār labi koptajām ēkām, pār kurām mierīgi plūda pēcpusdienas saules stari. Neviena akmentiņa tur nav uz otra, kas nebūtu manā laikā celts, tēvs drūmi teica. Neviena skaidiņa tur nav bez manas ziņas cirsta. Vai tu vari saprast, cik dārga tiek cilvēkam pašu taisīta māja? Tu esi pasaules gājējs. Tu nesaproti, ko šie koki un akmeņi runā. Tur tie kļāvi, abas liepas, tur tie akmeņi aiz smēdes. Man visi viņi zina, ko stāstīt. Garus stāstus par darbu un nodomiem. Un es biju cerējis, ka man iznesīs no šās mājas uz Smilšu kalniņu. Nav jau nekāda pārdroša cerība, bet mans miesīgs dēls man arī tāds nenovēl. Un viņš aizgriezās atkal uz meža pusi. Dēls viņam sekoja. Grāvmalē soļus 10 pagājuši, viņa atkal apstājās. Līdz šejienei bija mežs un ganības, tēvs rādīja roku, kad es tiku par saimnieku. Tad es slīdu pirmo bīresi. Rudeni iepriekš bija precējies. Uz šakmeņa sēdēja tava māte, man ēdienu atnesusi. Līdz šim manas sirds nav atļāvusi šo akmeni izcelt. Gan jau jaunais saimnieks to izdarījis. Cik akmeņu šai pašā tīrumā es neesmu izlauzis. Te ap šito vietu bija viens. Toreiz man spēka vēl bija daudz. Viens pats ar 2 svirām cēlu akmeni. Bet viena svira man spruka vaļā un cirtās pa sāniem. 3 nedēļas sagulēs gultas. Un tur lūk, tīrumu vidū tā egla ar strupo galu. Tu atstāju birzi līzdams. Tas galotni pats izgriezu, kad svētījām Ziemassvētkus. Jēkabam tā bija pirmā eglīte. Te šis grāvis, Jēkaba rakts. Taisāmies plēst jaunu drūvu augšā. Tev vajadzēja skolas naudas. Jēkabam toreiz bija tikai 15 gadu. Visu rudeni nabadzīgs sastrādāja ap grāvi, bet algāģa neļāva ņemt. Un tā vēl ilga tēvs viņu vadāja pa tīrumiem un pļavām, katrā vietiņā kaut ko piezīmēdams, visur nogrimdams savās atmiņās, darba un grūtuma atmiņās, un priekš kā tas viss darīts. Meža malā viņa apstājās, tēvs izvilka kabatas nazi, atliec to nogrieza bērza zaru. Cik ātri tie gadi paiet, viņš teica, no dara sīkos zariņus darinādams, lai iztaisītu no tās spieķi. Šis bērs ir uzaudzis jau tavā laikā. Tā ir atvasa no tā bērza, kuru nogrieza tavai šūpuļa līkstī.
Vai toreiz gan domāju, ka no tā paša celma griezīšu sev ceļa spieķi no strautmaļiem aiziedams? Dēls, vienas lietas es tomēr nesaprotu. Pareizai tu baznīcā runā tik jauki par bērna pienākumiem, un tās runas tu visas pats izdomā vai noraksti no vācu grāmatām? Un tu domā, tēvs, ka es tagad noziedzies pret saviem bērna pienākumiem, nedarīdams zandenam pa prātam un neaiziedams no šejienes projām? Jā, dēls, tā es domāju. Neņem man to pa ļaunu. Man jau nav tādas skolota cilvēka saprašanas. Es visu tā nevaru apķert. Te lūk, es redzu visus tos laukus, kurus esmu mīdījis pēdu pie pēdas savā mūžā. Adata te nevarētu nokrist tādā vietā, uz kura mana kāja vēl nav bijusi. Un es redzu savas ēkas, nāk man prātā visi tie prieku un bēdas, ko Dievs tur man piešķīris. Bet rokā es turu bēzu spieķi, un manam iesīgam dēlam jāizspriež par to, vai man pieder šās mājas un šie lauki, ja vai pats šis ubagas spieķis ir griezts uz cita cilvēka zemes. Pa ļaunu jau tas man šā mazumiņa neņems piemiņas dēļ. Es tur nekā nesaprotu, es tiešām nekā nesaprotu. Es zinu tikai, ka māte ilgi nepārdzīvo šās aiziešanas. Es zinu, ka Jēkabam notiek milzīga netaisnība, un man pašam ir uzlikts grūts sods par ko. To zina Dieviņš. Es esmu noguris par visu to domādams. Nevaru jau tevis arī par diezinu kādu necilvēku turēt. Tak jau tāpat mātes zīdīts un cilvēkos audzes tu arī esi. Tikai apsēdīsimies te, dēls, kājas tik smagas. Tikai žēl man visu šitu atstāt, vai tiešām tev nav citāda ceļa? Žēl man arī mātes. Varbūt es, ko esmu savā mūžā noziedzies, par ko Dievs mani tā soda. Esmu par lepnu bijis, esmu gribējis savus dēlus, nezinu par ko iztaisīt, un lepnajiem Dievs turas pretī. Bet ko tad tā nabaga māte ir darījusi? Un vecais vīrs vairs nevarēja noturēties, asaras sāk viņam ritēt pār vaigiem. Dēls kā isamismā sēdēja viņam iepretī uz graumalas un raudzījās kārklu pudri netālu no viņiem, bites dziedāja ap vītola pūpoļiem pa pavasara piesauli. Kam man bija laist tev un Vilis skolā, tēvs pa brīdiņu atsāka. 3 tādi dēli par strādniekiem, par mūžu mēs pataisītum strautmaņus, bet tagad bēzas pieķīts un tas pats nav paša. Jā, tēvs, arī es nu pat domāju, nevajadzēja tev mūs laist skolā, tēvs drūmi runāja. Nebūtu tad šitās plaisas, nebūtu tad tev jāraud. Un man nebūtu jāvaicā, vai vēl esmu pie pilna prāta. Dēls, bet, kad tu aiziet no šejienes, varbūt Dieviņš sveitīt tavu darbu citā vietā, tēvs atkal puslūgdamies ieminējās. Tā vieta, kur es strādāju, jau nekrīt svarā, dēls atbildēja. Svarīgi tikai, kā es strādāju. Vai es skatos atpakaļ, kad esmu pielicis roku pie arkla vai ne? Un te aiz manis vai mans tēvs un māte un brālis, līdz es duru arkla lemešu uz druvā, un citur vai manās sievas un bērni un paša nodomi, un tā man mūžam paliks, mans slīdums neuzplēsts. Bet būtu es mierīgi sēdējis uz savas tēvu ēžas un rušķinājis viņus smiltainos tīrviņus, nesapņodams, kā arī citas druvas pieder man, ja man tik spēks tās apstrādāt, varbūt es būtu laimīgs un mierīgs. Bet tagad tas viss jau par vēlu. Tagad es vairs nevaru noiet kakls garām tam uzrakstam, kas zīmēts uz mana ceļa rādītāja, skaidri redzami melnie burti, visu vai nekā. Viņš runāja vairāk ar sevi. Tēvs klausījās, bet nesaprata. Zandens man skaidriem vārdiem teica, tēvs atkal iesāka. Es nevēlos, lai tu izietu no strautmaļiem, bet tavs dēls jāsavalda. Līdz pašiem Jurģiem viņam ir laiks. Lai viņš tikai aiziet un viss paliek pa vecam. Dēls piepērš saslējās lielāks. Nē, tēvs, viņš svinīgi teica, nekas nepaliks pa vecam.
Vai tu domā, ka tur tā birs paliks pa vecam, saulītē ar vien vairāk sildot? Jo tagad viņai briest visi pumpuri un sulakāpju uz augšu vismazākos zariņos. Par velti žņaudz vecā miza koka celmu, tā jāsplīst, un pumpuriem jāplīst, lai plauktu lapas, un viņi plīsīs, birzī nekas nepaliks pa vecam. Arī mūsu dzīvē nē. Arī tur sildīs saulīt ar vien siltāk un sulakāps uz augšu un pumpuri briedīs. To neaturēs vecā mīza un brūnās pumpuru segas. Tām jāplīst. Tā radīsies plais arī starp mums, starp vecākiem un bērniem. Un ja šodien vēl ne, tad rītu, ja starp mums ne, tad starp nākošām paudzēm. Tas ir dabas likums. Mēs esam tikai rīki, un es stāvu, Tēvs, augstākas varas rīcībā nekā Zandens to domā. Tā es klausīšu vairāk nekā Zandenam. Tēvs saprat tikai beidzamo teikumu. Es jau nesaku, lai tu klausi Zandenam, viņš runāja. Es tevi tikai lūdzu, rokas salikdams, es tevi lūdzu apdomāt drusku arī tavas mātes un manu likteni, un vai tam tiešām vajag tādam būt. Uz pilsētu braukdams es ar vien reizes 3-4 sarēķināju savu līnu svaru, bet tur varēja būt pārskatīšanās par māciņām un kāpēkām. Te, dēls, tu vari pārskatīties par dzīvu cilvēku sirdsmieru, par sava tēva un mātes un brāļa likteni. Pārdomā, dēls, vēl savu rēķinu. Visu savu mūžu tu nevarētu vairs griezt par labu, ko tu nokavēšais dienās. Vai tu tiešām zini, ka tavs rēķins ir pareizs? Jā, es to zinu, dēls neroz atbildēja. Un no tevis mēs nevaram nekāda palīga vairs cerēt? Nē. Un tu nospried, ka mums jāiet ubagot? Nē, tēvs, tas tev nebūs jādara. Lai man būtu dienām un naktīm jāstrādā, es tev un māti tomēr apgādāšu. Un tu domā, ka es no tevis pieņemtu jau sarkanu grasi, tēvs rīcošā balsī teica un piecēlās, kas apēdis manu mūžu, manu māju, tas mani uzturēs. Un brītiņu nogaidījis, viņš piebilda. Tēva pienākums un tiesība ir pārmācīt savus stūrgalvīgos bērnus. Arī man tas tagad pienāktos. Lūk, ar šo pašu spieķi. Bet tu man esi svešs cilvēks, un šo spieķi es paturēšu par piemiņu strautmaļiem un par piemiņu tā šūpuļa līkstī, kas izšūpoja mana mūža ēdēju. Dievs, lai tev piedod, ej tad tagad, ciemiņi, mūsu ceļi vairs nesatiksies. Un uz spieķa atspiezdamies, viņš aizsoļoja uz mājas pusi. Dēls vēl ilgi sēdēja grāmalī. Tad arī viņš piecēlās un devās gar dārzu uz celiņu, kas aizved uz lielceļu. Pašlaik viņš griezās ap dārza beidzamo stūri, kad netiešām viņš ieklausījās stūmā kāds sauca viņa vārdu, pušķukstēdams. Viņš apstājās aiz dārza zediņiem, viņš pamanīja savu māti, kura tur žēli skatījās viņam pakaļ. Viņš piegāja pie sētas un pašķīra zediņus. Dēliņ, dēliņ, māte čukstēja un raudādama skūpstīja rokas glāsti un skūpstīja atkal. Dēls nevarēja izrunāt ne vārda, piepežņam uznāca karsta vēlēšanās saļimt te pie dārza stūra, nomirt te mātes rokās, un viss būtu tik labi, tik labi. Māte, tēvs saucen pie mājas. Caur kailo koku zariem varēja drusku redzēt viņa salīkušu augumu. Māte, viņš atkal atkārtoja. Un acis priekšā tā mudīgi noslaucījis, māte gar zediņiem slapstīdamās, aizsētās uz kleiti, lai tikai vēl no turienes iet uz saucējam pretī. Bet dēls aizgāja kā bez atjēgas projām. Vai vēl kas nāks, tas vienīgais jautājums viņam skanēja ausīs. Vai vēl kas var nākt? Pa strautmaļu māju Zandens bija izlīdis ar pašu veco strautmali, to paturēdams uz savu kučiera vārda par savu parādu. Par saimniecības lietām un lopiem ieņemamā nauda paliek ar citiem parādiem un arī pašam strautmalim, ja kas sniegtos pāri par šo parāda summu.
Viss atkarājās no tā, kā samaksāja vairāk solīšanā par lopiem, rīkiem un mantām. Vecais Strautmalis pats bija sastādījis sarakstu par visiem saviem parādniekiem, uzaicināja parādniekus pieteikties, izsludināja ūtrupi, bet izrādījās, ka vecais Strautmalis nebija uzdevis nevienu kapeiku par maz. Pārdošana vairāk solīšana jau bija nolikta, valodas par to izgāja pa visu draudzi, tādēļ gandrīz varēja domāt, ka pircēju sanāks diezgan. Strautmaļa mātes govis jau bija tālu slavenas, Strautmaļa tēva zirga alaiši bija bez niķiem, viņa rīka kārtībā, un viņa parāda prasītāji labprāt vēlējās, ja ne naudā, tad jau mantā sadabūt savu pienācīgo tiesu. Cilvēki krājuši visu mūžu, vai tad nu ļausi pa pasauli aizvazāt par puscenu, tā runāja dažs labs no viņiem. Saiesim pašu ļaudis, samaksāsim kā pienākas. Bez tam vēl bija zināms viens drošs pircējs, kurš labprāt būtu nopircis visu saimniecību kā stāvu. Tas bija līdaciņu Emmas tēvs, tās pašas, kas mūžā bija par istabas meitu, un kurai pēc jurģiem bija noliktas kāzas Zandana kučieri. Vīra mājas, sievai iedzīvi, tā līdaciņš pa krogu lielījās un smējās līdzi, kad kāds piebilda, un viss par vienu naudu. Strautmaņos jau agri no rīta sāka salitīties ļaudis uz nolikto dienu, ieradās arī pagasta vīru un raksvedis, vecais Strautmalis piegāja pie viņiem. Es gribēju lūgt cienīgu tiesu, viņš nedroši iesāka. Cik sen vēl atpakaļ, kad šie paši tagadie tiesas vīri taisni tādā balsī ar viņu runāja. Ko tad tu gribēji lūgt, Strautmali nesen āboltiņu vietā ieceltais pagasts vecākais jautāja, pie pagalmā iznestā runā krāsotā galda krēslā šūpodmies. Valdē nav daudz laika. Gribēju lūgt, lai šīs tās mantas pārdot pašas beidzamās, viņš teica, savu lietu sarakstu uz galda uzklādams. Kādēļ tā, raksvedis iejautājās? Varbūt pietiks parādiem no citām mantām, Strautmalis pabailīgi piebilda. Tiesneši saskatījās. Tad tu, Strautmali, šās lietas varbūt vēlētos pats paturēt? Ja nu cienīgā tiesa atļaut un citām diezgan ienāktu. Nē, pagasta vecākais svarīgi noteica kuplu dūmu gaisā izpūzdams. Pagasta valde nevar ievērot tavu lūgumu. Nu, iesim pie darba. Tur jau jaunbebru saimniece ar nāk. Ko lai dara atraitnes būšana, sāksim, kungi. Un vairāk solīšana iesākās. Par jaunbebru saimnieci apzīmētā vēl pajaunā sieviete iemaisījās ļaudīs. Starp tiem bija manām arī daži senākie Strautmaļu gājēji. Pircēji labprāt pie viņiem apaicājās par pārdodamo goju pienīgumu, par zirgu vecumu, arklu derīgumu, kad rati apkalti, kad šās sakas taisītas un kas tās taisīs, kur kamanāms sliecas pirktas un daudz citas lietas. Arī jaunbebru saimniece nogrieza pērnējo puisi sauru. Sakieška, viņa klusām runāja, ar kuru zirgu mēdza pats Strautmaļu tēvs art un izbraukt. Lūk ar to dūkano, 7. gadā paša audzināts. Un vai zini, kura govas mātē bija paša devējama? Kalps arī to zināja. Tāpat viņš nosaulījās bebru māti darīt uzmanību, ka nākšot Strautmaļa paša arkls, izskapts, sprigulis, grābeklis, lāpsta, sekumi un citas lietas pārdošanā, kuras vecais pats lietojas. Un par Strautmaļa mātes pašas sevišķi lietojamiem traukiem vislabāk pārzinot dienestniece Made, šis pasaukšot. Nāca pārdošanā dūkanais zirgs, līdz viņš jau sen bija glaudījies ap to, pakšķinādams ar plaukstas viņas laikā kakla. Līdz šim jau vairums no visām pārdotām mantām bija viņam rokā un diezgan lēti. Nevienam jau šās mantas tik labi nederēja, ka taisni viņa meitas iedzīvēja. Bet pie dūkana viņam uzreiz radās asa pretniece solīšanā, jaunbebru saimniece. Gan līdz viņš visādi izobojās, šai gan laikam vajagot jauna zirga, ko pēc jauna iegātņa braukt un citādi, bet jaunā trēkņa neatlaidās. Beidzot zirgu piesita viņai.
Vecais Strautmalis skumīgs nolūkojās uz dūkano. Tas piederēja pie tām mantām, kuras pagasta valde nevarēja aiztaupīt līdz beigām. Un drīz vien nāca pārdošanā citas mantas, kuras Strautmalis bija lūdzis uztaupīt. Viņa mīļākie rati, arkls, izskap, citi viņa paši lietojamie rīki, tāpat arī Strautmalietes mīļākie lopiņi. Un ar katru jaunu šo mantu izsolīšanu Strautmalis vairāk izbrīnījās. Tās visas nopirka jaunbebru saimniece, taisni kā zinādama. Lai Strautmalis domā, tad jau visas šās lietiņas būs vienkopus. Līdz viņš bija ievērojis, ka bebra saimniece neatlaidās, ja bija nodomājis nopirkt kādu lietu. No iesākuma viņš tās tiešām sadzina labi augstu, bet vēlāk vairs pat nesolīja viņai pretī, lai nesacelt ļaužas smieklus, kad viņam beidzot jāpiekāpjas. Bebra saimniece nopirktos lopiņus un lietas saveda visus vienu vietu. Pati Strautmaliete bija piegājusi savai gotiņai un baroja to ar maizes garozām, šad un tad izvilkdama mutautiņu. Arī dūkanais bubināja un berzēja purnu gar viņas veco plecu. Pienāca arī Strautmalis un apsērās uz sētiņas. Te nu māt mūsu beidzamā cerība, viņš sērā balsī teica. Tad viņš pagriežās pret bebru saimnieci, bet saka, meit, kā tas nāk, ka tu esi nopirkus taisni visu to, ko mēs ar māti cerējām paņemt vēl līdzi no savas agrākās rocības? Visādi jau sagadās, bebru saimnieci izvairījās. Bet uz kurieni tad jūs gribējāt tā ar tiem lopiņiem iet? Uz zirnavām vai? Nezinu, kas tas runāja, ka jums tur istabiņa ierīkojot. Lai nu rīko viņi tās istabiņas, kam grib, tēvs rūgti noteica. Bija mums tepat norunāts ar Čidu, meža zemes nomnieku. Viņam cilvēkam zirdziņš nonīcis, un tad viņš mums gribēja dot rūmi, dāziņu un govību barību, ja es laižu zirgu viņam darbā. Kultos mēs ar tāpat cauri, cik jau nu Dievs tā mūža vairs piešķīrs, bet tie pagasta valdīšanas kungi mums nu pat izputnāja šito nodomu. Nu tad gan laikam kaut kur noņemsiet rūmes vietu tāpat par maksu, saimnieci jautāja. Ko tad nu citu, aprunājos jau ar vienu, ar otru, ņēmēja būt, ja nu tik no tās pārdotās mantiņas ar mums kāda kapēka atliks. Saimniece likās kaut ko pārdomājam. Redzīs, Strautmaļa tēvu, viņa tad nedroši iesāka. Kad jau nu tu pie paša bērniem tagad vēl negribi, tad jau, nu gan laikam tev tā vienalga, kur apmesties. Es, kā jau smējies kaut mežā zem egles, tikai mātei gribētu tāda glītāka tā kaktiņa. Vai lai nu viņa cilvēks uz vecumdienām ķildojas ar citām vaļiniecēm? Redz, Strautmaļa tēvu, saimnieks atkal kavēdamās iesāka, ka pats zinīja manu saimnieku Dievs šoziem pieņēma, un tā mums viss saimnieku gals stāv gandrīz tukšs, tikai ar puiku. Dažreiz, cik jau sieviešam tās dušas, gluži bail tiek vienai pašai. Vai jūs ar māti nevarētu nākt uz jaunbebriem? Maksas dēļ jau gan mēs satiktu. Lai nu ar uz nākošu vasaru man sadarētu prātīgi puiši, tomēr saimnieka padomu jau nevienam nav. Varbūt varētu tu, tēvu, viņu šad un tad parīkot un pamācīt, tad tu arī būtu atkal kopā ar savu dūkano, viņa vēl piebilda kaunīgi smaidīdama. Vecais izņēma pīpīt no mutes un paskatījās uz runātāju. Saprotu, meit, viņš tā teica. Redz, māt, svešām cilvēkam iežēlojas sirds par mūsu likteni, bet pašu bērni, ko nu, Dievs viņus zina un redz. Ak, tur jau viens no maniem jaunkungiem brauc, redzēs, ko tad viņš īsti teiks. Strautmaļa vilis pašlaik ierauc pagalmā. 10 rokas uzreiz pakalpīgi sniedzās viņam pretī pēc grožiem, lai saņemtu zirgu. Arī pagasta valde pārtrauca darīšanas un nāca sasveicināties ar inženieri Jaunkungu. Redziet, nu, Jaunskungs, pagasts vecākais prātīgi iesāka, ko jūsu tēvs izgudrojis? Pārdod māju kungam, kamēr dēli kungam pašam velk vai bikses nost, vēl vakar kungi skraidījuši pa malkas cirksni, kā iztraucētas irbas,
Inženieris šiem mežus putinot gluži laukā. Vilis neklausījās viņa runā, steidzīgi viņam pakratījis pasniegto roku un aizbildinājies, ka negribot traucēt, viņš piegāja pie tēva un sniedza tam roku. Tēvs raudzījās pašlaik uz savu dūkanu un nemanīja dēla rokas. Tēvs, Vilis teica, es atbraucu tev un mātei pakaļ. Vai tu līdz pārdošanas beigām gribi te palikt? Ak, tad tu mums atbrauc pakaļ, tēvs savādi uzmanāts vaicāja, lūkodams kā drusku zoboties. Uz kurien tad nu mūs gribēja visināt? Vilis neievēroja viņa griezīgās balss un atbildēja vienkārši. Mēs ierīkojam jums abiem dzirnavās istabiņu. Varbūt dzirnavu pirtī? Nekas, labā činā. No strautmaļu īpašnieka par dzirnavu pirtnieku to var sasniegt tikai tāds tēvs, kam studēti dēli. Ļaudis ziņkārīgi sāka pulcēties par gabaliņo tēvu un dēlu. Jaunais strautmalis to nelikās manot, bet tēvs taisni kā vēlējās, lai viņu sarunai būtu vairāk liecinieku. Ierīkojām jums pusi no mana dzīvokļa, dēls mierīgi atbildēja. Kad uzcels man sevišķu dzīvokli, tad arī jums visu sataisīsim ērtāki. Lūdzu piedošanu, tēvs, ka šobrīd vēl tā nespēju. Viņš lūkojās tik sirsnīgi uz tēvu un māti, ka pašai strautmalietei pieskrēja acis pilnas asaru par vīra cietsirdību. Tā jau ir tā lieta, ka tie bērni nespēja vecākiem palīdzēt, vecais visiem dzirdot runāja. Viņiem jāpērk dzirnavas un meži, jāceļ fabrikas, jāiegādā mašīnas, kā tad viņi lai spēja nomaksāt tēva parādus. Nezinu, pa kādiem krogiem dzerdams viņš tos ietaisīs, dēli jau studēja paši no savas kabatas, bet kad uzreiz tēvs saka, negribu ar turpmāk tevis apgrūtināt augsti mācītais dēls, gan es pats spējuši atrast sev paspārnu, maizes kumos un cilvēku, kam nāvis stundiņā man aizspiež acis. Un kad jau reizi nomiris, neaprak, tā jau neatstās, lai kas, bet apraks, ko tad teiktu manas gudrais dēls? Tēvs, kur tad tu domā šokar ar māti palikt, Vilis atkal klusām teica. Kad jau līdz šim esmu izbēdājies par sevi, izbēdāšu arī šokar, dēls, tēvs teica. Brauc ar mīļu dieviņu, dēls, un ja vēlāk te vajag zirdzinieku par strādniekiem pie tavas fabrikas, varbūt man jaunās saimniec manu palaidīs peļņā pie dēla. Vilis paskatījās uz bebru saimniec kā vaicādams, tā nosarka līdz ausu galiem. Man mājas stāv tukšiņas tomjās, saka, ja tēvs grib, rūmis jau tur diezgan. Vilis nodora acis un sarauca pierit, kā kaut ko senu atcerēdamies. Piepēž viņš atkal pacēla savas mierīgās acis uz viņu un vaicāja, vai jūs neesat mana brāļa Jēkaba reiz uzcerētā līgavā? Es domāju, uz bebriem viņu aizprecēja. Jā, es esmu jaunbebru saimnieks, viņa atbildēja gan atkal nosargdama, bet tomēr izturēdama viņa skatienu. Cik savāda, Vilis nomurmināja. Tad viņš pagriezās pret tēvu un teica, es vēlreiz lūdzu sirsnīgu piedošanos no tevis, tēvs, ka nevarēju tev jau šogad atmaksāt to, ko tu priekš kāļu un manis izdevis. Man iet viegli ar naudu šogad, tomēr parādu devēja būtu varējuši vēl kādu pusgadu paciesties. Viņi tā nav darījuši, nu vienalga, bet to es tev varu apsolīt, tēvs, un viņa valoda tapa vēl klusāka, tā kā tikai tēvs, māte un bebras saimnieks to varēs atdzirdēt. Pēc 2 gadiem es atpirkšu strautmaļus tev atpakaļ, un pēc 10 gadiem Jēkabam nopirkšu raudupi. Ir jau par vēlu, dēls, vecais strautmalis atbildēja, un lai arī tu man jau rītu atpirktu strautmaļus atpakaļ, šās dienas no mana mūža tu neizdzēsīsi, un tas pātagas sitienas brāļas sejā nav atsverams ne ar kādām muižām. To es tev varu teikt Jēkaba vārdā, un nu brauc ar žēlīgu dievu, dēls. Vilis pameta mātei ar galvu, apgriezās un iejuka ļaudīs. Drīz viņa zirdziņš aizrikšoja uz lielceļu. Saule jau laidās rietēt, kad beidzās pārdošana. Arī jau tā uz beigām līdaciņš bija solījis tā, ka vairs nevienas nepārsolīja. Piesišana arī tika steigta. Beigu aprēķināšanos nolika uz kādu vēlāku dienu.
Salē rietot arī strautmalis iejūdza duku no ratos, uzgriez to pat ceļam. Abi sievieši iekāpa ratos, strautmalis noņēma cepuri, apskatījās visapkārt, salika rokas kā uz īsu lūkšanu un tad arī iekāpa un nosēdās ratu priekšā. Zirgs devās uz priekšu. Cik dieva ceļi neizprotami, strautmaliet reiz uz ceļi runājās. Nav jau vēl 7 gadi, kur tevi gaidīja atnākam uz savu māju, un nu tu ved mani uz savu. Viņi brauc pašlaik ar krogu, bebra saimniece nekā neatbildēja. Viņi klausījās, kā no kroga skanēja aizmukusi dziesma, mana sieva Rīgā dzīvo, es nabaga pirtiņā. Vecais strautmalis uzšāva dūkanajam. Vecais strautmalis nesa savu nelaimi kā vīrs. Nekādas palaidnības vai nevīžības dēļ man bija jāzaudē savu māju, viņš mēdza teikt, bet dēli tā gribēja. Tos biju izskolojis par daudz gudrus. Kas viņa sitī īsti notika, to neviens nedabūja zināt, bet uz ārienu viņš rīkojās atkal tikpat mierīgi un saprātīgi kā agrāk strautmaļos. Jaundabras saimniece Zandenes no visām savām istabas meitām bija vislabāk apgādājis. Māja viņai bija tikai uz nomas, bet noma nebija liela un zeme laba. Par paša saimnieka slimības laiku saslimojis viņš bija arī 2 gadi. Saimniecība gan uzskatā kā sašļuku uz leju, nebija jau visur saimnieka acs, kā pienākas, bet beigās pati saimniece ņēma darbu rīkošanu un vadīšanu ar vien vairāk savās rokās, un tādēļ cauri varēja tikt labi. Tikai šutur vecā strautmaļa acs atrada kādas nolaidības, pārskatīšanās un nesaprašanu. Rēmā karā viņš par to izrunājās ar saimnieci un pamācīja, kā lai tur viņa parīko puišus un cik darba laika tur vajadzēs. Vai zināt, strautmaļu tēvu, ko, Ilze tā sauca saimnieci, runāja, ņemiet jūs to lauku būšanu savā ziņā un rīkoties ar puišiem tur. Tikpat jau no sievietes tie puiši cilvēki tā nepierausies. Mēs ar māti pieskatīsim māju un lopus, tur mēs saprotam un zinām savu darbu. Strautmalis atbildēja, ka puiši šalāga neklausīšot, šis vaļinieks nevarot viņus rīkot. Kas derējis, tas lai rīko, esot puišu sensenā tiesība. Bet Ilze neatļāvās, šī ļaudis esot derējis ar to, ka jāklausa priekšpuišam. Nu, varot jau darīt tā, ka priekšpuisis tikai rīkojot pats nevarēdams vairs līdzi strādāt. Beidzot strautmalis pieļāvās, redzēdams, ka Ilzei tiešām nav iespējams ar visu saimi tikt galā. No iesākuma puisis sāk zavoties par viņu, lai rīkojot savus spieķines šos, it īpaši garais Matīs jau no laika gala bija pazīstams kā lielas puišu tiesību pazinējs. Aizēja Matīs uz tīru un viņa pus birs un pabeidzis to apart, strautmalis reiz sacīja. Uz brokastu vari būt jau atpakaļ. Zirgam auzu līdzi neņem. Matīs grozījās pa pagalmu un negāja nekur, iznāca pats saimniec. Vai tev darba nav, Matīs, viņa vaicājās. Gaidu, kurp saimniec mani sūtīs. Ej turp, kur strautmaļa tēvs tevi sūta. Ilze īsi noteica. To jau Jurģos jums visiem sacīju. Es esmu derējis ar mājas saimniec, nevis ar kādu vaļinieku, Matīs atbildēja. Tad jau nākoši reiz mani sāks cūku Pēteris rīkot. Kur tu viņas sūtīji, tēv? Ilze savaldītamās jautāja. Uz tīrumais birs, tur vēl darba līdz brokastu laikam. Savu vēderu tu vari pārzināt, nevis cikais birs ko art, Matīs iekais viņa atbildēja. Nezinu, kad esi arklu rokā ņēmis. Šitas te man laika noteicējis. Labi, Ilze noteica, sūti tu tēvu Jāni art, lai Matīs nes sēklos piedarbu. Izlaidīsim caur tīriemo mašīnu, un tu, Matīs, vēl laikam nezini, kā mūsu mājā dzīvo. Te mēs esam visi viena darba darītāji, kurš par citiem prātīgāks tas rīko. Kad tu man te sāksi plātīties ar savu kalpa rekti, tad es tev parādīšu arī saimnieka rekti. Nepalaidies, brālis, to, ka es smētiešu cilvēkus. Nerodamies, Matīs nesa sēklas maisus no klēts uz piedarbu, kamēr Jānis šildams arais birs.
Tagad var iet brokastīs, Strautmans, kurš klētī grāba labību, un apsarkņi beidzot sacīja. Tās saimnieces darīšana, Matis atbildēja, kad viņa sauks, tad iesim. Labi, dēls, Strautmans mierīgi atbildēja, un bēra atpakaļ labību maisā, bet Matīs nesa. Jānis, tīrumu gabaliņu aparis, atnāca, paēda un aizgāja klēti darbu prasīt. Bet brokastu jau ieturējāt, viņš vaicāja pīpīt pie klētas stenderes izpakšķinādams. Saimnieks runāja, ka Strautmaļu tēvs, lai pasakot, kad jāmet mieris. Viņa pat aizgāja līdz ganiem, govs sadūrusi aitu. Nu, dēls, tad jau būs vien jāmet mieris ar to pašu manu teikšanu, Strautmans lēn noteica. Matis šņākdams vien aizgāja istabu ēst. Pēc rokas Strautmans uz viņu teica, tagad, nu, dēls, dari kā pats zini, vai nu ej līdz ar Jāni Artu uz lielo noru, vai arī nāc nest labību. Matis aizgāja Arta, bet ar Strautmali nerunāja dienas 4 nevāda. Matīs, Ilze uz viņu teica, ja tev nepatīk ar citiem kopā ēst, vari jau dabūt par sevi pusdienu, bet kas bauda pie viena galda to pašu dieva dāvanu, tam neklājas uz līdzās sēdētāji skatīties kā uz kādu ienaidnieku. Tas mūsu mājā tā parasts, tu labi zini, ka ļauna tev neviens nevēl. Te jau tīrā suņa dzīve, Matīs atrūca, katrs drīkst cilvēkam dancot uz galvas, vai tad te kalpo pavisam tur par cilvēku? Kamēr tu pats turēsies kā cilvēks, tikām tevis neviens te neskaitīs par ko citu, un nu paprast Strautmaļa tēvam darbu. Uz kurien tad nu būšot jāiet darbā, Matīs par brītiņu jautāja Jānim. Jānis viņam pateica, izsargādamies minēt, kas sūta, saimniec vai Strautmalis. Vēl nebija pagājušas pusotras nedēļas no Jurģiem, kad Matīs vairs nedzirdēja daudzināmas savas puiša rektes. Strautmalis bija vienīgais zemes darbu rīkotājs. Jaunbebru zeme nebija 3 vīriešiem apstrādājama, tīpaši vēl 3. bija tik tālu jau gados kā vecais Strautmalis. Bet 3. nodrētais puisis plūdu laikos bija aizgājis ar plostiem, vēl nerādījās. Stāstīja, ka ūdens ātri nokrits un plostnieki palikuši uz sēkļi ar plostiem. Lai nu kā, bet darba laikā bez cilvēka nevarēja iztikt, un jau 2 reizes Strautmalis bija par to ieminējies Ilzei. Kādu dienu Ilze pārnāca no kaimiņiem un tūliņ lika iejūgt zirgu. Jābrauc, jāpameklē kāds strādnieks, viņa izskaidroja, kad Strautmalis ievaicējās kupšī braukšot. Uz vilceļa uzgriezusies, viņa uzlaida zirgam ar pātagu un laida rikšiem uz Dzirnavu pusi. Bija tā plaunaga laiku, kad viņa piesēja zirgu pie Dzirnavu krogas slitas. Tad viņa izņēma tam iemoukts, no mutes atlaida pavārdu šļauganāku un pameta sienu priekšā, it kā sagatavot uz ilgāku palikšanu. Pa krogu gāja jautri. Pa Dzirnavu krogu pērnu un šogad vienmēr gāja jautri. Bija milzīga apgrozīšanās, bet šoreiz pašā darba laikā trokšņotāji nebija daudz. Kāds skroderis, jeb drēbnieks, kā viņš pats mēdz sev nosaukt, viens malējs, kurš no magazīņas bija ņēmis sēklas ēšanai, bet pusi no tās samali zirgiem, nevar jau gluži bez grauda cilātos, sazēlušos tīrumas un Strautmaļu Jēkabs. Bet par to šie 3 tad arī bija jau varenāki. Visvairāk piedzēries bija Jēkabs. Ilzes, kas ienākus palika pie durvīm stāvam, viņš šēnā nepazina un noturēja par kroga dienesnieci. Liena, viņš aizmukušā balsī ķērts, lai dzīvo augsti jaunkundzes, urā, un lai dzīvo augstie muļķi, kas viņas prec. Tā jau nav Liena, drēbnieks viņam piezīmēja. Tu nekā nezini, Jēkabs viņa atbildēja stīvu mēli. Tu te ne bikšu nemāki salāpīt. Lūk, kādēļ man neesi aizlāpījis bikšu. Tas viss vienalga, vai Liena, vai Made, viena dubļaināka par otru, lai dzīvo augsti dubļu Jelgava, urā. Ilze brītiņu uz viņu noskatījās. Uz nesukātās galvas viņam bija veca, nezinu kādām putnu bierēkļiem noņemta cepure. Nemazgātais kakls slēpājās aiz pinkainās bārzdeles, bez apkakles, bez kaklautiņa. Svārki bija bez pogām, izplīsušiem melkoņiem un izjukušām padusēm. Tāpat arī nelāpītās bikses un izjukušās kamašas liecināja, ka viņš no kaut kāda ceļojoša vanderzeļa bija iemainījušos savu uzvalku, pulksteņa vairs nebija.
Labdien, Jākab, Ilze dziļāk panākdamās teica. Vai tu nebūtu tik labs apstīties, vai esmu pareizi piesējusi zirgu? Reiz groši nezinu, kā bija savilcies no manas sējuma. Jākabs glāženām acīm skatījās uz viņu. Nesmu kroga zirgu puisis, cienījamā barona kundze, viņš atteica labas dienas neatņemdams. Negribēju jau ar tevi par to solīt šņābenētas pudeļālus, Ilze droši atbildēja, bet lai nu paliek arī tā. Ko tas skroderis te meklē? Viņa piepērš pagriezās pret skrodzinieku. Laidiņu Mikums svētdien jāiet uz kāzām, un šitais pats skroderis atstājis svārkus pušuvā. Vai drīkstu vaicāt, Drēbnieks iekļāk savā biedrības valodā, kas jums, cienījamā kundze, devis tiesības iemaisīties manās privātās darīšanās? Tu jau gribēji teikt tavā privātā slinkošanā, Ilze atcirta. Tad viņa Drēbnieku vairāk neievērodama griezās pret groznieku un vaicēja, kādēļ jūs neparādat šiem kungiem drusku ceļu? Viņi laikam še apmaldījušies. Nemāku no meža laukā tikt. Ed šitam tēvam arī gaidas saimniece mājā, nesot ne zirgam ko dot, ne uz tīrumu ko nest. Nu, bebrumāt, groznieks mierīgi pīpēdams atbildēja. Es jau varu pateikt, dievam jau varētu ar godu no šiem ciemņiem vaļā tikt, karojam šitā jau 3. dienu. Kā naudu tad tagad viņi bendē, Ilze atkal vaicāja. Skroderim jau viņas nav. Pagasts vecākais nu pat runājis, ka būšot jāliek par pagastmalku zāģētāji, lai atpelnot galvas naudas parādu. Jūs, cienījamā kundze, Drēbnieks vārdu zīmīgi svēdams runāja, laikam esat tā kā nodomājis mūs kā vienas godīgas personas te blamierēt? Ēnu persona labāk nomazgā muti, nezinu, kad tā ir ziepes redzējusi. Bāris da salipos vēl no vakardienas ālas. Kas no šā tāda gaisa grābekļa ko blamierēt, ko? Būtu jau pakaunījies no otra asarām šitā piesūkties. Jākabs dzen no bēdām, bet šis kā nekaunīga muša apkārt ar vienu griež. Kam tad pārdevāt Jākab pulksteni? Lūdzu, Drēbnieks stostījās, jūs krodznieka, Jākab, tu liepa, jūs viss esat liecinieki, ka viņa mani lamā par vēja grābekli, par nekaunīgu mušu, tā es nepiedošu, sava goda es neļauju blamierēt. Tava goda, brēl, neviens nevar blamierēt, Ilze mierīgi atbildēja. To tev sen apēduši ciemas suņi graumalē. Bet tu liepa, tu esi precēts cilvēks. Kā tu par sievu, par bērniem nemaz neiedomā? Es jau tikai zirga padzirdīta, piegriežu, sak pie sliktas, nedzirdīta nevar braukt. Nu tā ej padzird un brauc, viņa teica, ar tevi man negribas bārties. Gribēju tikai tam skroderi jaunkungam reiz aprunāt zobus. Liepa gluži klusiņām izlīd no kroga istabas, atstādams Drēbnieku kājām, kaut gan par pavedumu maksu žūpoja to kopā no vakardienas. Jākab, Ilze teica, tā vecāka tagad dzīvo Jaunbebros. Tēvs runāja, ka gribējis ar tevi tikties. Ja gribi, vari braukt man līdzi, man vezuma nekāda nav. Man nav vaļas, Jākabs savu zobiem atrūca. Nu, es varu arī pagaidīt, lai zirdziņš atpūšas. Cik tad ilgi tu tā gribi gaidīt? Kamēr tev būs vaļa braukt? Bet, kad nu es palieku pa nakti te, palikšu es ar? Jākabs pastījās baltām acīm uz viņu. Ak tā, man pakaļ atbraukusi, Drēbnieku viņa man pakaļ atbraukusi, uzjādāsi veco brāli paši savu dziesmu. Mana sieva Rīgā dzīvojas nabaga pirtiņā, viņa brauc ar 4 zirgi, es ar vienu līku ķēvi. Viņa man pakaļ atbraukusi. Laikam tad karietē, cienīgā žēlīgā barona kundze. Ak, tu nabadziņš, Ilze piezīmē pa Drēbnieku. Pat balss viņam nav sīts kā ots, un tāds vēl aizpērn gribēja tikt kalpa runas vīros. Drēbnieks jau sen pūtās vien pa kaktu, kā aizskaitināts tītars. Lūdzu, madam, atklātā vietā nelietot apvainojušu vārdu. Valsts pilsoņu tiesības ikvienam apzinīgam cilvēkam ir dārga manta. Nu, mīļos skroderi, ja nu tu par tām varētu dabūt pudelālus, jau sen tu šo dārgo mantu būtu aizlaidis turpat, kur Jākab pa zābakus.
Drēbniekam nebija sagādā nevienas noderīgas un izglītotas atbildes, un ar kaut kādu viņš negribēja izlīdzēties. Tādēļ viņš uzmet Ilzei lepnu skatienu, to viņš bija reiz novērējuši no Zandena un cieta klusu. Arī Ilze neteica ne vārda, sēdēja uz soli un raudzījās pa logu uz savu zirgu un jaunceļamo fabriku. Jēkabs, acīm redzot, jutās neumulīgs, neskatoties uz visu savu dzērumu. No iesākuma viņš vēl dziedāja reizes 4 par savu Rīgas sievu, gan viens pats, gan kopā ar drēbnieku, bet Ilze runājas ar krodzinieku un nelikās par viņu nezinot. Tad viņi abi sāk spēlēt kārtas uz mariāžu, mūžīgi ķildodamies savu skaitļu dēļ. Ilze negriez uz viņiem vēl ar vienu nekādas vērības. Spēlēdams Jēkabs sauc visas dāmas par istabmeitām un visas kalpes par jauniem māju nomniekiem. Ilze neklausījās uz viņa sarunām. Nobeidzās jau 3. mariāžu partija. Saulīt taisījās rietēt. Ilze reizes 2 izgāja un apskatīja savu zirdziņu, padzirdināja to un ienāca atpakaļ. Taisni šī viņas klātbūtne Jēkabam visvairāk grauza sirdi, bet izdarīt viņš nekā nevarēja. Kroznieki, kādēļ tie kungi vairs nedzer, Ilze uzreiz ievaicājās. Laikam kabata neklausa, kroznieks atbildēja, salocīja avīzi, ko nu pat bija lasījis un piecēlās žāvādmies. Un tam skrodim mums parāda, laikam nekas netiek dots, viņa vaicāja tālāk, bet tā, ka drēbnieks to ļoti labi varēja dzirdēt. Vēl jau nav samaksāts pērnais, kroznieks savus tukšos viesus sapnīts sateica. Ak, tad pērn viņam gan vēl devus parāda? Es domāju, ka viņam no laika gala citi tikai tā no žēlastības dzirda. Jūs, madam, neaizmirstiet labāk patī, no kā žēlastības dzīvojat Janbebros? Drēbnieks katru vārtu sevišķi ar zobiem laizams piezīmēja. Nu, no tavas jau nu gan nēmīļais, skrodrīt Ilze viņam atcirta. Tad jau sen visu māju tu tāpat būtu izandelējis vanderzaļiem, kā Jēkaba bikses. Saki, vai tu mācēji jau notaksēt, cik Jēkabam svārki bija vērts? Jēkabs nostājās viņai priekšā, Rēbuls viņam druska bija pārgājis, un ziļi gulošās acis savādi mirkšķinājās. Ej tu uz saviem draugiem, viņš teica, un vilka svārkus cietāki, par velti pēc pogām taustīdams. Kas tev daļas gar maniem draugiem? Vai es tev kādreiz esmu uz mūžu pakaļ līdis, ka tu gāji draugos? Kas tev te jāmeklē, kur es parunājos ar savu draugu? Varens draugs. Ilze acis par viņa augumu pārlēdam mierīgi teica, pat podziņu viņš tev neatstāja pie svārkiem. Visiem jau nav tādu draugu, kas savu draudzību samaksā ar nomas māju, Jēkabs par jaunu urbās. Tu maldies, Jēkab, par šitādām runām tu mani neaizbaidīsi. Lai es būtu nezinu cik slikta, tas tevis labāka nepadara. Un kam tiesība no manis prasīt, lai esmu labāks? Tavam vecākiem, Jēkab. Tie tagad vieni paši, uz tevi kā uz savu beidzamu atspaidi viņi bija paļaujušies, kad citi bērni no viņiem aizgriezās, un no to arī aizēja. Viņi runāja mierīgi, bet toreiz zem šā miera ziļa apakšā kaut kas viļņojās un smagi kūsāja, kā izkausēta dzels. Jā, nu gan ir labs arī pelnrušķis, Jēkabs rūgts smējās. Bet kur tad agrāk bija šī paļaušanās uz beidzamo atspaidu? Tad mācītājs ar inženieri bija vārda iesākumā un vārda beigās. Lai iet tagad viņus tiem, lai atspiežas uz saviem skolotiem dēliem. Tie ir skoloti, tie ir labi, kādēļ tad man neskolotam vajag būt par viņiem labākam? Tādēļ, ka tu esi nelaimīgāks, Jēkab. Tava vecāka nav laimīgi. Vai tad tu gribi spiest savus vecākus, lai viņi iet un lūdzas rūmes vietas eku tutē fabrikā, bet cita ceļa viņiem neatliek? Man ir spiest, lai iet tas fabrikas kurstenis uz viņiem lūgties vai viņu uz fabriku. Arī es esmu tikai cilvēks, un visam ir savs mērs. Tad atraduši vēl cilvēku, ko sūtīt pēc manis. Es, lai būtu labāks, kā kad pati tu manis nebūtu visus šos gadus minusi dubļos. Un nu brīnās, ka es tik netīrs, noskrandājies. Es par to nemaz nebrīnos, Jēkab, un manis arī neviens nav sūtījis. Tavi vecāki par tevi nav minējuši, man zidot neviena vārda, tēvs ir par lepnu iet pie dēla, kad nelaime uznāk. Viņš grib to nest viens pats, un māte arī vien jau ir darījis to pašu, ko tēvs. Es pati no sevis tā noskatījos, ka viņiem iet grūti, 3 dēlus uz audzināšanu vairs nav neviena. Vecais sirdī žēlums, tādēļ es atbraucu tev pakaļ. Man pakaļ, un tu domā, ka es ar tevi braukšu? Tā domāju.
Un kad nu es aizēju uz nākošo krogu, braukšu tev līdzi. Cik tālu? Līdz tu griezīsies atpakaļ. Jēkabs paskatījās viņā un nospļāvās. Runā ar mani kā ar mazu bērnu. Un pie drēbnieka piegājis, viņš to sakratījās plecu un teica, nāc iesi vienu māju tālāk. Vai nauda vēl ir, drēbnieks, gluži samiegojas jautājumu. Ņemsim tagad tavus svārkus priekšā, Jēkabs atbildēja. Ko ņemsi priekšā, drēbnieks ņurdēja, tavus svārkus. Ko tu darīsi ar maniem svārkiem, tie mana paša svārki? Nāc, gan svārki rādīs, kas ar viņiem darāms. Un tu, madām, vari večiem aiznes labas dienas no pelnrušķa. Un līgodamies viņi izgāja pa durvīm. Drīz atskanēja uz lielceļa, dzer, ko galvu nokāristu vaidi. Ilze arī izgāja pie zirga, sagrāba sienu ratos, ielika zirgam iemalts mutē, paklausījās vēl brītiņu dzērāja dziesmā, kas nevienādi skanēja pa vakara krēslu mežā, un brauc tad soļos viņam pakaļ. Strādnieki pie dzirnavām un fabrikas bija metuši mieru no darba, viņi jautrās valodas un smiekli tapais kokiem klusāki, zirziņš soļoja klanīdamies pa ceļu, un Ilze vērīgi klausījās. Vakar vējiņš aplusa kokos, viņa šad un tad varēja sadzirdēt apgājēju balsis. Vienu reizi viņai likās, ka tie ir apstājušies. Varbūt griezīsies atpakaļ, viņa nodomāja. Bet tas likās, it kā runātāja būtu nogriezusies no liela ceļa. Māja taču tūmā nav, viņa domāja, paraustie grožus. Viņa izrauc pa ceļa līkumu, kas to no gājējiem bija šķīris. Pilns mēnesis pašlaik pacēlās pār priediem un apgājis mori grantēto jau apkaltušo ceļu. Gājēju stāvēs neredzēja, bet arī ceļa te nebija, kas nogriezās no lielceļa. Tikai upīte tecēja pa tiltiņu apakš lielceļām šķērsām pāri un aizvalcījās pa šauru pļauju vidū, un kuras no abām pusēm ieslēdza mešs. Ilze izkāpa no ratiem, apmeta zirgam grožus ap pilkas galu un gāja pa mežmalas to pusi, kur bija dzirdējis balsis. Netālu no ceļa viņi tur ieraudzīja pamazas sienas šķūnīti, kas pa pusē ieglaudās pusaugu priedītēs. Durvis bija uz upītes pusi. Viņa tojās šķūnītim pa mežu, apgāja apkārt un apstājās pie stūra. Skaidri varēja dzirdēt, ka viens grābstījās gar sienām un rūc kaut ko nesaprotamu, viņa pagāja soli tālāk. Uz durvīm sēdēja Jēkabs, seju rokām paslēps un laikam raudāja. Bet var ar būt, ka plecs viņam raustījās no augstuma. Pavasara vakars bija dzestris. Jēkab, tu te nosalsi, Ilze teica viņam roku uz plecu uzlikdam, še, apsadzies jau ar manu lakatu. Un viņi noraisīja savu villēnu un uzsēdz viņam uz pleciem. Jēkabs nesatrūkās no viņas valodas. Ar uzsekto lakatu viņš kā likās nemanīja, Ilze brītiņa stāvēja, nevārda nesacīdama. Beidzot viņa atņēma sēdētiem vienu roku un paturēja to savējā. Nāc, viņa teica, to lēni vilgdam, mans zirgs palika nepiesiets uz ceļa. Ilze atstāja labāk mani, Jēkabs sāk lūgties un gādā drusku par maniem vecākiem. Cik tad no ilga tas ir būs vajadzīgs? Gan jau izrunāsimies ceļā par visu. Nāc, man ar metas augs, ratos man vēl ir deķītis, skrodē celēs augšā. Aizvedīšu tev līdz laidiņiem, nebūs rīt pie skaidras dienas jāmēro tāds ceļgavals. Drēbnieks kaut ko bargu atrūcis ienākulēdams, no kā varēja saprast tikai viena godīga persona blamierēt. Nu, lai ar viņš paliek, Ilze aiz desrum drusku savildamās noteica, sienā jau nenosals, iesim, man jau zobi klab. Un viņi uzvilka Jēkabu no sliekšņa augšā un gāja, viņa roku vienmēr turēdams savējā uz lielceļu. Zirdziņš jau pa gabalu bubināja nācējiem pretī. Klusēdam viņi iekāpa ratos, satinās villēnē un deķītī un brauc uz māju. Dzinavu krociņā gan vēl bija laba daļa strādnieku, bet zastrais vakars tiem neļāva ārā uzturēties, un tā viņi pabrauca garām nepazīti. Ilze cieta klusu. Arī kad viņi jau bija tālu uz Raudupes pusi, viņi vēl neminēja ne vārda. Jēkabs iesāka pirmais. Ilze, vai tu domā, ka tas bija labs darbs mani atkal vest starp cilvēkiem? Tur mežā es būtu drīzāk vaļā ticis no visa šā sloga. No kādu slogu, jautāja zirdziņa, laizdam lēnāk iet. No šitās sapostītās dzīvības.
Kādēļ tad viņa sapostīta? Dzīvība nekad nav sapostīta, kamēr viņa vēl ir. Tu tā nesaproti, tev citāda sirds, tu arī dzīvot pēc visa tā, kas noticis toreiz, es tā nevarētu. Ak, tu runā par manu bērnu, nu jādzīvo vien ir, tas nabadzīgs nav vainīgs. Kas cits par viņu gādās, ja es negādāšu? Kā tad pavisam vairs var domāt par gādāšanu vai negādāšanu, kur pašam dvēsele kā izpostīta, es to sev tā domāju, nevar vairs nevienam skatīties acīs un vienmēr jādomā par to, ko runā par tavu kaunu citi ļaudis, man tevis tik daudz reižu bija žēl, Ilz. Tas Jēkab no ārienes tā izskatās. Kas pats tai liktenī iekšā, tam citādas domas. No iesākuma gan tā, kā tu saki, vienmēr jādomā par savu kaunu, un tā liekas, saka, visi tevi redzēdami par to vien domā. Bet, kad jāiet pie darba un jāgādā par sevi un savu bērnu, tad viss tas tā pārauga kā ar velēnu. Tu nomani, ka ikvienam tik daudz par sevi, ko domāt, tik daudz visāda raiža un krusta, un iešaujas viņam ik reizes prātā tava vaina. Jā, arī iešaujas, vai tad viņa domas mani padara labāku vai sliktāku? Tikai man pašai nevajag sevi darīt par sliktu, tad viss būs labi. Lai cik daudz zaudēts, cilvēks ar vienu var iesākt no jauna, tikai izsamists nevajag. Uz sevi paļauties vajag, un strādāt dienu un nakti, kā akmeni kalt, lai atmantot atpakaļ to, kas jaunības reibonīs zaudēts. Nav jau tas viegli, Jēkab, to es pati labi zinu, citi vairs neuzticas reiz kritušām. Nesagaida no viņa vairs nekā laba. Koku var nocirst pa mazu brītiņu, bet atkal uzaudzinot aiziet gadi, daudz gadu, tāpat tas arī ar labu slavu. Bet uzraudzināma viņa ir, tā jau katrs cilvēks nāk pasaulē bez paša pelnītas slavas. Nu, ja viņa reiz zaudēta, sāk atkal no gala. Atraida, izobo, apvaino tevi nekritušie, pacieties, noliec galvu un sāc atkal no gala. Tā es saprotu lietu, un tā viņa darāma. Viegli jau nav. Ir man arī sevi žēl bijis, varbūt vairāk nekā tev, bet mana bērna man vēl vairāk bija žēl. Ja es neatmantoju atpakaļ to, ko esmu zaudējusi, tad tas jādara viņam. Viņam tas daudz grūtāk. Jau no pašas bērnības rādīs uz viņu ar pirkstiem, saukās par kunga bērnu. Kā lai viņš nabadzīgs tam visam pārvien pāri? Viņam vēl jūtīga sirsniņa, ātri skumjas, ātri šaubās. Nu, es pazīstu dzīvi labāk, un ļaudis arī jau pazīstu. Toreiz vēl nepazinu, tādēļ man apmānīja. Tagad pazīstu, tagad es viņam vairs negriežu ceļa. Nāc, kundziņi, parādi, kādus kalnus esi norācis pirms tu par mani spriedi tiesu. Nu tā, pieraujos viens otrs. Bet kas tas svarīgākais? Mana bērna neaizstiek. Un tad jau arī gluži vienalga, ko par mani domā. Bet gan jau redzēs pats, ko par mani domā. Jēkabs ilgāku laiku nerunāja nekā. Ilze atkal paraustīja grožus un zidziņš tecēja kā agrāk. Tad tu domā, ka es varētu visu sākt atkal no gala? Jēkabs beidzot nedroši javaicājās. Ilze iztrūkās kā no domām. No gala? Viņa jautāja. Bet, mīļo brālīt, ko tu esi pazaudējis, ka tev jāiesāk no gala? Strautmaļus? Jā, bet tu jau pats negribējis, ka brāļi piedalās pie parāda maksāšanas. Nu, tagad jau iet pēc tava prāta. Viņi nepiedalās. Strautmaļos iegāja mūžas kučieris. Viņš nav tik paklausīgs kā mans nelaiķis. Un lieciņa Emma nav saimniece. Tā visu sapirks rotās. Kučieris jau tagad labs iemetējs, zem otra būdams. Saimnieka godā iekļūs viņš palaidīs vēl straujāki, domās, ka pārdoto godu varot atpirkt no kroga brāliešiem par alus dučiem. Tas nebūs Strautmaļos dzīvotājs. Pēc 10 gadiem tu Strautmaļus vari dabūt atpakaļ, varbūt vēl drīzāk, un bez brāļa palīdzības. Vai tu tiešām tā domā, Jēkabs gluži uzludināts iesaucās? Jā, es tā domāju. Atkal Jēkabs apklusa. Ilze viņš par brīdi teica, paldies. Par ko?
Par to, ka aizved man no tās upītes projām. Tā ir tomēr labāk. Ilze neatbildē nekā. Mēnesiem spīdēja no muguras puses, bet pie skaidrām debesīm zaigoja neskaitāmas zvaigznes. Ilze viegli nopūtās. Jūs abi ar brāli ar to kandidātu esat ļoti vienādi, viņa vēlāk atkal uzņēma valodu. Jūs par to vien domājat, ko jūs sajūtat un ko teiks par jums viens, ko otrs, un tad jūs ar vienu iedomājaties līdz tam visu beidzamam. Kas pats to cauri dzīvojis, tas zina citādi. Līdz pašam beidzamajam dzīvē neviens netiek. Tas tikai tā domās, bet dzīvē nāk visāds vidū, ko nemaz negaida un neparedz. Un nekad neiznāk tā, kā no iesākuma baļojies un cerēja. Sasniegta laime ir mazāka, un uznākušā nelaime ir vieglāka. Tā arī tavs tēvs, no iesākuma ar tur jaunbebros iet, apstājas un nogrimst domās. Es visu redzēju, bet neteicu nekā. Un tagad, ja viņš apstājas ar vien retāk, jau puiši viņam paklausja, ja viņš sāk prātot, kā pārlabot sējas kārtību, un kas par sēšanu rūpējas, tas rūpēsies arī par pļaušanu. Ak, jā, ar ko visu cilvēks neaprod, un tavs tēvs jau ir vecs, bet tev vēl viss mūžs priekšā. Jaunbebra suņi sāka riet, Ilzos apstāvus piesēja zirgu un ieved Jēkabs saimnieku galā. Mums te ir divas istabas, viņa teica, saime dzīvo otrā galā, toreiz šonakt pārgulēt te mazajā, bet rīt es ar bērnu pārnākšu šurp. Tu gulēsi pie vecākiem lielajā istabā, apsēdies, es atnesīšu tev ko iekost. Bet, kad viņi atgriezās, tad Jēkabs jau bija noģērbies un gulēja ilgi izvārguša cilvēka miegu. Ilze atnes kārtu savu vīru drēbi un noliktās gulētiem līdzās uz krēsla. Bet noplīsušās viņa sasēja nastiņā un noglabāja klētī. Tad viņa nojūdz un apkopa zirdziņu, ienāca klusi lielā istabā, noģērbās un apgulās pie savu puisēna. Tas drusku pamodās, aizteicās puspa miegam mamma un apķērās savām siltajām mīkstajām rociņām mātī ap kaklu. Viņa lēnām glāstīja tā mīkstos matiņas un šņukstēja vēl ilgi.